lai viņi aiziet, šeit, kur ir šis līgums, koku līgums, tur ir mazvērtīgi koki, kur ir redzami ap to aku kanalizācijas, kuras tā sasaukt paredzēta rekonstruēt, un šie te nav tie vērtīgie koki, un es domāju, ka pie izbūves šeit, pie redakcijas, arī man personīgi ir priekšlikumi nedaudz šo stadionu pavīdu. Varbūt mēs varam kādu pašu koku tiešām saglabāt. Tas ir pirmā redakcija. Tāpēc mēs esam šeit, lai mēs padomātu, kādā veidā mēs labāk varētu risināt šo jautājumu. To, ka, piemēram, es uzskatu, es esmu arī pats skolā strādājis un arī nodarbojos ar sportu, un arī daudz izšķilieši, un mēs izšķilieši aktīvākie sportisti, lai nekam izlaidu Latvijā. Es domāju, ka viņi noteikti, ka šī skolas stadiona necelšana noteikti nestāv. Man ir jautājums tāds, vai mēs varētu tomēr atgriezties pie sapulces sākumā nolikā, tad uz jautājumiem par šo projektu atbilst šo projektu izstrādāt. Nevis tā, lai runājat jūs, Mēs gribētu dzirdēt konstruktīvu. Mēs tā nedzirdējām, cik tad koki tiks nosākt. Apmēram 30, es teiktu. Tas nav precīzi skaidrs. Par to precīzo skaidri es gribētu arī pateikt apstāvēju 30, kāpēc? Tādēļ, ka jebkuram šim mēslam, vai tas ir stadions, vai tā ir iela, vai aplis, vai jauna, jāsako tehniskā projekta izstrādē ar filmu izpēti no jauna. Tā ka šis detālu plānojums nemaz nenozīmē, ka šī objekta tiks diemžēl. Pagaidām, varbūt izdarīsim tā, es atvainojos, man te uzrūpēju. Vispirms visi pa vienai reizē būs izrunājušies, un tad varēs pa otro rīnu, Tā, Bielaruš kungs ļoti ilgi cēla roku. Domcības direktors saņēmis atbildi uz mūsu jautājumiem, kādēļ ko 2002. gada labējām solītām mūsu Latvijas kultūras organizēšanas komisijas radīšanas izcilē un atbildēji minēt, ka viņi ir atraduši vienu cilvēku, kas pat labāk projektē, kā atskatā, vai perspektīvā skatās, izpēta kultūras attīstības izcilē kopumā. Gan par jautājums, kādēļ veidojās šis jautājums, tad malēniskā situācija, tā mēs tagad pārspiedzam vienu attīstības objektu, bet paralēli tiek strādāt pie daudz lielākas mērogas un daudz lielākas platības. Iespējams, ka vajadzētu tā loģiski atgriezties pie tādiem elementāriem kompozīcijas likumiem, kas tātad lielākām vienībām, pēc tā pārējiem tādiem mazākām vienībām, un tad ļoti iespējams varētu beigās arī atrisināt šo kustību, kas ir ar skolu, kas būs problemātiski runāt ar skūpstars 988. kas ir tieši 20 gadus, bet šajos laikos, šajos gados domi nav atradusi iespēju pārskatīt un izstrādāt pieņemam, normālu, laikmetīgu un ķerpot kustību. Mums visu laiku kaut kāds ielielāpini, ietiek otrlielāpini, un tad es gribētu arī pateikt, ka Hopkins teico, ka šis mantojums jau padomu laikos tikai, bet šis mantojums tiek padziļināts un turpinās padarīt arī 30 gadus. Vēlētas kungs, es varu pateikt, ka mūsu rīcībā ir šāds pieejams un ierosinājums par izsīkties teritoriju, par ceļu attīstības organizāciju. Jūs arī iesim. Bet kādēļ jūs izrājāt tā labāk, mēs detalizēt apspriežām vienu sīkumu, kas tiks paņēmās tā, ka mēs tagad spriedzam mājas kustēju, un pēc tam sāk domāt, kāds būs mājas, un vispār kāds būs tajā vietā. Es atvainojos, es gribētu pie sākuma. Mums šodien bija skolas ielas detālu plānojumu apspriešana. Skolas ielas detālu plānojumu apspriešana. Mēs neesam visu izšķilas teritoriālo novaru teritoriālo plānojumu, kurus ar cik mēs esam jau atkal sākumi. Pasūtīsim jaunu izstrādāt. Tad, ka mēs varētu sākt ar to, un pēc tam pievērsties šim. Man ir tāds jautājums, kāpēc
vairāk jau kā vismaz 15 gadu laikā kopš neatkarības atgūšanas un arī esot uzsūt domās pie noteiktiem vadības grožiem, nekad nav domāts par šādiem risinājumiem. Nekad nav domāts par transporta kustības kaut kādu pārveidošanu, par ķelņu bruģēšanu, par ielu atjaunošanu, par visu šo kādēļ. Tieši tagad, šī brīdī, tik sasteigts, tik noteikti risinājums konkrēti tikai vienam fragmentam. Kādēļ tā? Kāpēc visu šo gadu laikā, kurš mēs šeit dzīvojam, nekāda kopēja risinājuma par pilsētu vīziju, par pilsētu nav bijis. Es gribu jums atbilst, ka, piemēram, es to varu iegūt, jūs arī, jā? Es esmu iegūst, teiksim, to satiksmes organizācijas perspektīvas schēmu. Es zinu, ka doma tātad taisīs par Eiropas līdzekļiem veloceliņu, par Eiropas līdzekļiem taisīs tādu un tādu ielu. Es domāju, jums to atbilst. Nē, šai domai ir pietiekoši ilgs laiks risināt visus šos jautājumus, bet mēs šodien šim brīdī runājam par konkrētu fragmentu, un mēs visi ļoti labi zinām, kāpēc tieši tagad domāt par šo fragmentu, tāpēc, ka perspektīvā ir kultūras kalnu celtniecība. Tātad mēs šeit atpakaļām uz vēlreiz, tāpēc arī uz atpakaļam šo te teritoriālo detālu plānu, un es gribētu atbildēt, kāpēc tātad nebija. Es atceros, ka Vilnius kungs ir deputāts, un es atceros, ka Manovs kungs vadīja domā kartmeņkumu, tajā laikā bija domēt tik daudz naudas, ka viņš bija un doma, ka nevarēja iedodiet, man liekas, pat nosaucīt ielas, pārējiem. Šita naudiņa, diemžēl, kādu laiku tiešām nebija. Šajos 20-30 gadu sākumā gāja ļoti grūti. Nākošie soļi bija tad, kad Kišķelē atnāca un vairāk iedzīvotāji, arī pietiekoši labu materiālu situāciju, un normāli bija tā, ka izveidojam lielāku budžetu un lēnāk darāk tiek darīt. Pasūtīt ir šie te, tātad, šeit ganīgs un šeit ir šis te pasūtīs ceļus, kur plānams viņš ir iespējams, varbūt otrkārt. Ir izstrādāts Ikšķils novada teritoriālais plānojums, un viņš tiek pārstrādāts, kas arī tātad ir izdarīts, jā. Treškārt, naudiņi mums parādās, un mums, piemēram, arī parādās arvien vairāk un vairāk asfaltātas ielas, bet ceļu būvniecība, diemžēl, ir ļoti dārgs. Pagājušajā gadā, neskatoties uz to, ka mēs par dažām pozīcijām neapguvām budžets palika praktiski par nulēm. Gada beigās viss aizgājās ceļos pēdējā brīdī, ko mēs visu naudu iztērējām, cik mēs varējām, cik mēs arī iztērējām uz ceļiem. Vairāk arī naudiņas, diemžēl, budžetā nepalika, tas ir 6000. Lūdzu? Es gribētu teikt, ka šo detālu plānojumu apceļojumu pastāvu un vērojot, kā notiek laikmetības pilsētu attīstības daudzās pasaules valstīs. Es gribētu teikt, ka ņemot vērā globālās ekonomiskās izmaiņas, tā kā būtiskākā tendence, iteni diskusijas esmu bijusi, ir zaļās zonas saglabāšana un koku stādīšana. Tā kā šeit ir skaidri redzama tendence iznīcināt zaļo zonu, un tā kā netiek meklēt citu risinājumu automobilietilpšanai, kas varētu atrasties citur pilsētā un laikmetīgi moderni vispār iet kājām, līdz visur piebraukt uz zipu, un tā kā, es domāju, bērns dzīvo ilgāk nekā 50 gadus, tad apmēram 150 kļūt izkiršana, kā mēs esam saskaidrojuši šajā brīdī. Es domāju, no laikmetīgās pilsētu attīstības viedokļa ir pilnīgi nepieļaujami, un ja kurš atzina eksperts, to saukt vienkārši par bārterismu. Līdz ar to es uzskatu, ka šīs detālu plānojums, kurš turklāt tiek skatīts maldinošā veidā atrauc no ģenerāla plāna, būtu noraidāms. Paldies! Es atvainojos, mēs varbūt pa otro ņemties, un tad varēsim kaut runāt. Pievienojies protokolam, būs nošķirts, Jā, es tieši par to šeit darīju. Nekas izteicās, nepastēju pateikt, kur atbārt. Jā, jūs tam aicinājāt, vai norādāt, vai nenorādāt. Jā. Es teiktu, lai nebūtu pārpratis mani ieteikumi un mani jautājumi, un es arī uzskatu, ka šajā statījā kādā izskatāja norādāt. To es būtu atbārt.
Jā, lūdzu, jā, bet es saprotu, ka neprecīzi. Viena mazliet, tomēr to formu. Es aicinātu Bognogai kungu vadīt sapulci, nevis atbildēt uz jautājumu, Okay. Es aicinātu, ka jūs nerunāt no vietas. Lūdzu,